Aleksis draud Līgai, ka atkal viņu ieliks slimnīcā, ja viņa Aleksim neaizdos naudu. Rita nopietni aizvaino Gunāru, Veronika ierosina Silvijai internetā sarakstīties ar kādu konkrētu pielūdzēju. Gunārs piekrīt Alekša ierosinājumam strādāt eskorta servisā, Miervalds uztraucas par Elzu, kura izskatās ļoti nelaimīga. Elza ierodas stabulītēs, sadzeras tabletes un ielec baseinā. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pāri jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidū pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Palīdzi man! Tu palīdzi, Līga! Kā? Nu, celi augšā! Man ir kājas! Atbrīks mani, atbrīk! Leons mani! Leonta Līga! Pagaid, nezinies, klausies, Elza tikko mēģināja nospīsināties. Stabulēs. Nezinu, izskatās, ka bez samaņas mamma viņai ir blakus. Ko man darīt? Ātru izsaukt? Bet ko? Labi, gaidām, jā. Leons ir tūmā, viņš tepat drīz arī būs ātrāk par brigādi. Varbūt man tomēr ātrajiem zvanīt. Kādādi! Labi, nekam nebūtu. Labā garīgajā esi. Jā, perfektā. Kas ir? Ko blisinies? Smaidīs tikai vai kaut ko pasūtīs arī? Tiešām niknas. Nē, pa jokam. Uztais kafiju. Nav kafijas. Kas tev ir? Šķīstošā. Dzers? Dažu. Nu, Guņš, pastāsti. Ko pastāstīt? Ko lai es tev pastāstu? Jūs esat parasti tie, kas visu stāsta. Man tev stāstīt nav ko. Man viss kā pa diedziņu iet. Ej, nu. Fāters beidzot piekrīts šķirties no Evelīnas. Man tas tā jau bija apnicis. Tev cukurs ir? Ir. Nē, nu kamēr pa gultu ar Evelīnu, tikmēr, zin kā, viss kārtībā, ka izlien no gultas pļāviens, tāds depresons nāk virsū. Es taču saprotu, ka dari to, ko nevajadzētu darīt. Zini ko? Par saviem gultas stāstiem labāk nerunā. Labi. Es vēl pa sevi. Nu, kas tev? Kas nekas. Redz, izrādās, ka viss dzīvē nav tā, kā izskatās. Jā. Sprauž tev sievieti batonu sausīs. Un tu visam tici. Forši, vai ne? Guņš saksjoni. Rita? Nē, kas tad? Daudz man to sieviešu, ne? Štāpeļiem vien. Gan viss nokārtosies. Tad nekas nenokārtosies, visi galīgās sviestā sagājas. Man arī pirms dažām dienām likās, ka viss pilnīgā dirsā. Skaties, tagad viss normāli tā kā. Viss būs labi. Optimists.
Protams, optimists. Uz dzīvi vajag skatīties gaišām acīm, ko. Tad dzīve pat tev kaut ko labu piedāvā. Kas te par gājieniem? Ko? Mēs nesarunājam, ka šķiramies. Sarunājām, jā, sarunājām. Tad kāpēc tu pēkšņi esi pārdomājusi? Un mēs runājam par to, ka tu manas kartes bloķēsi. Zeķīti, kartes nav bloķētas. Kartes ir anulētas. Jā. Tās bija tikai papildus kartes, kas ir piesaistītas maniem rēķiniem. Va, man vienalga no kādiem rēķiniem nāk nauda. Galvenais, lai viņi nāk, saprati? Tu laikam iedomājies, ka es to turpināšu finansēt arī pēc tam, kad mēs būsim šķīruši. Jā. Redzi, šeit mūsu domas atšķirās. Izbeidz, jā, izbeidz. Man baigi nepatīk, ka tu gribi taisīt uz atvadām kaut kādas scēnas, gribi par kaut ko izskaidroties. Mums nav par ko izskaidroties, saproti? Ok, mūsu dzīve iebraukus grāvī, nu un tad, nu ko, dzīve esam, rāpsimies laukā, dzīvosim tālāk. Saliksim štempeļus, pasēs, johaidī un katrs uz savu pusi čau. Tu esi satikusi savu Kristapu, ejiet, dzīvojiet laimīgi. Ja tu par mani smejies, izdzen man no mājas un teici, smejies par mani. Pagaid, draudziņ. Tad, kad es ar tevi satikos, tev vispār nekā nebija. Jā. Jā. Tu mani par muļķu uzskati. Tu domā, ka es neatceros, ka es neesmu parakstījis laulību līgumu. Ko tu gribi? Pasaki man. Izskaidro, es nesaprotu. Ko tu vēlies? Es gribu pusi no tā, kas man pieder. Normāli, tev pieder. Tev pieder. Tu varbūt tu manu māju uzskati par savu, jā? Tev pieder. Man varbūt savu māju būs jādod tev pusi no savas mājas, jā? tavu māju. Tad ko tu gribi? Varbūt arhitektu biroja pusi, jā? Es negribu ne tavu māju, ne tavu biroju. Es gribu kompensāciju saņemt naudā, saprati? Tas ir pareizi, kā tu dari. Es nezinu, kādreiz man rādīja. Nu, te būs kāds vai nebūs. Leons teica, ka viņš tūlīt arī būs. Nu, viņš paspēs. Galvu. Viss ir beidzies, es nezinu, ko es daru. Nu, nekas nav beidzies. Mēs jau arī nevaram zināt, kas te Taču jādara. elementāras lietas ir jāzina. Ceļam ārreiz. Nu, nezinu. Vigā! Jā, Leon, mēs esam šeit! Ejiet nost. Cik ilgi viņi bija zem ūdens? Nezinu. Tūlīt mazā, tūlīt. Tūlīt tu būs atpakaļ, tūlīt. Hei, skaistulīt, tu laikā mēs ir piemirsus, kāpēc mēs šķiramies. Jā, tāpēc, ka tu iesniedz prasību. Nē, tāpēc, ka tu mani krāpi. Un pēc tam ar manu dēlu. Pierādi. Kas man ir jāpierāda? Tu to zini, es to zinu, ar to pietiek. Es domāju, ka tiesai ar to nepietiks. Ak tā? Un tu tā būtu ar mieru? Es tiesā visiem publiski stāstītu, ka tu man esi likusi ragus, tu esi gulējis ar manu dēlu. Tas tā tavai reputācijai viss, ok, tur nekas nav nepareizi, ne? Tu pēc tam arī esi ar Kristapu tā mierīgi iet pa ielu, iet uz kīno, sabiedrībā, tā? Tu padomā par to? Tu pats padomā. Labi, es tev, zinām, summu naudā es tev varētu izsniegt. Es negribu nekādus grašus, es gribu visu, kas man pienāks, saprati? Tev pienāks. Tu šo 5 gadu laikā, tu kaut vienu dienu esi strādājusi. Un 5 gadi no manas dzīves, tas nav nekā vērts. 5 gadi kopā ar tādu kretīnu kā tu. Tu šķirsies. Negribēs ar labu. Es tev piespēdīšu. Pamēģini. Pamēģināšu. Pamēģini. Tu nezini, uz ko es esmu spējīgs. Iebiedēji. Nu parādi, lūdzu, parādi. Nu? Ew, tu neaiztiec viņu. Dzirdi? Tā nav tava vaina. Es nezinu, kā viņi te ienāca. Es nebiju mājās, mēs jau Rīgiem bijām iepirkties. Ja es nebūtu tos dvieļus te nesus iekšā, es nemaz nebūtu nākuši šeit. Tev izdās. Tūlīt viss būs labi. Atver acis, paskaties uz mani. Paskaties uz mani. Tu redzi mani? Tas esmu es, Leons. Tu pazīsti mani? Parādi.
Mans prāts, viņi ir kaut ko lietojis. Alkohols tas nav. Tas varētu būt. Es paskatīšu. Elza, tu kaut ko dzēri? Tu Varbūt lietoji zāles kaut ko? kaut kādas. Tas bija zāles? Jā, es atradu kaut kādas zāles. Parādiet. Kas tas ir? Mans prāts. Nevar zināt, cik. Līga, ātri izsauc ātro palīdzību. Saka saindēšanās. Vienalga, ko? Pasaka pašnāvības mēģinājums. Lai viņi ātri brauc šurp. Rāsmu sameklēja kaut ko siltu. Jā. Es nespēju. Lieliski, tu sadziņi. Paskatieties, vai Līga izsauc ātro palīdzību, labi? Jā, es skrienu. Un vai viņai viss ir kārtībā? Tagad viss būs labi. Tūlīt tev kā būs daudz cilvēku, būs trokšņas jāsga, tikai tu neuztraucies. Tas ir tāpēc, ka visi ir norūpējušies par tevi. Viņi nolādēts. Kāpēc tu to darīji, Elza? Kāpēc? Nekās. Tad es esmu kopā ar tevi. Atver acis, paskaties. Es esmu kopā ar tevi. Rokas augsts. Nekās tūlīt sasildīsim. Tūlīt būs silti. Tu lieci viņu mierā. Nu, ko mēs tagad kausimies šitās dēļ? Kausimies, ja tu vēlreiz viņai pieskārsies. Viņa nav nekāda šitā, Evelīna ir mana draudzene. Viņa joprojām ir mana sieva. Nu jau vairs ne ilgi. Jā? Tu zini, ko viņa man tikko teica? Zini? Nu, ko tev viņa teica? Viņa man nedod šķiršanos. Nemūldi. Ko nemūldi? Nu, pajautā viņai pats. Nekautrējies. Tu no manis nedabūsi nevienu santīmu. Es biju ļoti saprotošs līdz šim brīdim. Tagad es tāds vairs nebūšu. Un tu smagi atrausies. Es tev apsolu. Ko nozīmē, tu nešķirsies? Es šķiršos, tikai no sākuma izspiedīšu no viņa naudu. Kādu naudu? Tu domā, es ļaušu, lai man uz ielas izmet? Nevis es atraušos, bet viņš atrausies, saprati? Es izspiedīšu no viņa visu līdz pēdējiem santīmam. Kāpēc tev tas vajadzīgs? Kāpēc? Tāpēc, lai man būtu par ko dzīvot. Čau. Sveiks, neredzēts. Jā. Ieliek kaut ko. Kādu sulu vai kaut ko grādīgu? Kaut ko grādīgu. Nu, šņabis derēs? Derēs. Kas tev noticis? Es jau saprotu, ka tev tagad visi lēmumi pieņemti, ne? Tagad atlicis tikai realizēt. Lēmumi. Kaut kas ar darbu? Lēmumi. Es tikko ar Evelīnu tā salamājos, ka... Tu zini, ko tā maita izgudrojas? Nu, ko? Viņa man nedos šķiršanos. Te kaut kas neklapē. O, neklapē. Tieši tā neklapē. Viņa manu naudu grib. Padauza viņu uzvārīties grib. Tu iedomājies, manā viņai būs jāmaksā par to, ka viņa kniebas ar manu dēlu. Mauķi. Normāli, tā nu ir augstākā pilotāža. O, pilotāža. Ielikt viņu raķetē, uzšaut gaisā, lai pilotē. Zini, ko viņa man pateica? Nu? Lai es tiesā pierādu, ka viņa man ir krāpusi. Nu viņai gan ir iekšas, ne? Iekšas viņai, iekšas un āda, priekš un pakaļ, viss viņai ir. Sūdu viņa dabūs no manis. Neko, ne santīmu. Tu, protams, ka nemaksā. Pilnīgi neko, lai viņi iet ieskrieties. Zini ko? Lai viņas visas iet ieskrieties. Kas tad tev? Ko? Evelīnas draudzene kaut ko nogāzus? Rita nav nekādas Evelīnas draudzene. Bija un vairs nav. Nav un nebūs. Viss punkts. Nu, viss punkts. Nu, negribu nestāst. Neizliecies, ka nekas nav. Man ar Ritu viss ir kārtībā, ja? Viss. Nu, tā viss. Nu, tad viss. Zini ko, man vienkārši ir piegriezies, ka jūs te visi nākat un vaimanāt, vai cik jums šausmīgi, cik jums briesmīgi. Ak, tu kungs! Jā, tātad Rita. Zini ko, egalīgi. Nu, stāsti. Ko es to nestāstu? Priekā. Priekā. Citur tā prieka. Neķeršu. Eva, kādēļ vajadzīgs skandāls? Kāpēc mēs visu nevaram mierīgi, klusi nokārtot bez liekām kolīzijām? Es negribu pazaudēt visu, kas man ir piederējis. Un tā īsti tev nekas nav piederējis. Tas viss ir mana tēva. Pagad, tu tagad nostāsies tēva pusē? Es nenostājos tēva pusē, bet tas, ko tu dari, tas nav pareizi. Jā, un ko tad tu gribi, lai es viņam teikt visu atdodu? Savas kleitas, kurpes, varbūt apakšveidi? Neviens te nerunā par kaut kādām lupatām. Nopērc tu man tās lupatas. Mēs Vari? 100 reižu par to esam runājuši. Nu, un pie kā esam nonākuši?
Pasaki, kā pusē tu esi, viņa vai manā? Bet, protams, ka tavā. Nu, bet tad ar to arī vajadzēja sākt. Tu esi skarba. Bet ne jau pret tevi. Mums tikai jāizdomā, kā tagad to visu padarīt nesāpīgāk un ātrāk. Es negribu sačakrēt savus nervus. Bet viens ir skaidrs, mēs teikt nedrīkstam satikties. Nedod Dievs, kāds mūs var nofočēt. Mēs nedrīkstam satikties. Nu, vismaz ne atklāti. Un vēl es gribu pieķert Ivo kopā ar kādu sievieti. Nu, kaut ko safabricēt. Ejam pie manis uz numuriņu. Padomāsim, ja? Padomāsim. Padomāsim un ne tikai. Nu, tu nāc? Tā, tas nu ir izdarīts. Savas drēbes ir, segas ir. Viss, kas vajadzīgs, Leons tur parūpēsies. Mēs to esam meiteņi izdarījuši. Jā, to es izdarījusi. Mani ātrie kā nebrauc, tā nebrauc. Tagad mēs dalīsim manas segas tavā ātrie. Meitiņi, neuztraucies. Leons parūpēsies par to meitiņu. Jā, es saprotu. Tikai es arī gribēju būt noderīga, kaut kā palīdzēt. Tu varēji ielikt basēnā. Leons māk uztaisīt mākslīgo elpināšanu. Es neko nemāku. Tu ātros izsauc. Jā, tikai viņi nebrauc. Es patiešām nekam neesmu derīga. Nu, Līgu cīt neuztraucies. Tie ātrie brauc, kā viņi brauc. Nervi netur. Nu jā, Leons jau teica. Ko teici? Tas nav svarīgi. Tu man esi malacis, tu man esi stipra. Tu no sirds parūpējies, lai tā meitene tiktu izglābta. Nu, Bet kā tad savādāk? varēja būt arī savādāk. Ko tu ar to domā? Viņa joprojām ir Leona sieva. Nu, un? Nu, piedod, meitiņ, piedod. Es zinu, kas ir sievietes greizsirdība un nenodīdība. Piedod, ka es padomāju par tevi sliktu līguņu. Tu man esi laba, tu vienmēr esi bijusi laba, lai kādreiz arī noietu greizi. Nu, kam negadās? Tu man esi malacis, Līgucīt. Nu, tu man esi ļoti, ļoti laba. Nu. Jā. Labi. Tad es jūs gaidu pie operas durvīm. Jā. Kāda jums ir mašīna? Nu, ņemot vērā to, ka mēs šovakar būsim labi pazīstami, varbūt jāpāriet uz tu. Jā, tātad kāda tev ir mašīna? Un kā priekšā mēs izliekamies? Ļoti labi, jā. Nē, par to jūs esat samaksājusi. Tad tiekamies vakarā. Ata? Neiztraucēju. Nu, kā lai te pasaka? Tev ir pusstunda laika. Nu, taisnību sakot, nav gan. Nu, pusstunda. Ne. Zini, ko man Ivo šodien izdarīja? Nu. Viņš sāk palaist rokas. Aha. Nepietiek ar to, ka viņš man izdara no mājas, tagad viņš sāk palaist rokas. Nu, un ko tu gribi, lai es tev samīļoju vai sadot pausīm? Nu, pirmo. Tā kā samīļoju. Kristaps jau viņam gandrīz sadeva. Nu, jā. Jautājums, kāpēc tad neesi kopā ar Kristapu, bet šeit? Tāpēc, ka viņš visu laiku man vienu un to pašu. Viņš grib, lai es no Ivo šķiros. Lai es no viņa neņemu naudu, lai es ar viņu dzīvoju zaru būdā par viņa stulbo stipendiju. Iedzers ar mani? Paklaus, ļoti labprāt, bet es šovakar esmu apsolījis kādam citam, varbūt tiešām kādu citu reizīti. Citreiz man nebūs noskaņojuma. Paklau, tu esi pietiekami gudra sieviete. Tu atradīsi savu kompāniju, ja? Piedod, bet šovakar ne. Nu, ja nē. Šai izdeviem. Paldies! Jānis, paskaties mani. Tu redzi mani? Nu, redzi, cik labi. Tūlīt tu būsi siltumā. Tūlīt. Sasildīsim tev uz kājas. Ha! Tas labi. Malacis. Spēr vēl. Spēr droši. Spēr, tu vari. Vai ne? Redzi, malacis. Tātad tu esi dzīvotāja. Esi dzīvotāja, vai ne? Būs dzīvotāja, Elza? Tā. Tagad nāc pie manis.
Nāc šurp. Tikai mierīgi. Ne par ko neuztraucies. Tūlīt izžāvēsim tos mātus, labi? Ļauj man. Es zinu, ka tev nepatīk. Tev nekad nav paticis, ka es izžāvēju tos mātus, ka es izslauku tos mātus. Protams, kāpēc gan? Tu vari izdarīt to pati. Vannas istabā ar slēgtām durvīm, bet man patīk tava māte. Saproti, ļoti patīk tava māte. Tev liekas, ka es pret tevi izturos kā pret bērnu, ja? Nē, tu neesi bērns. Tu esi drosmīga sieviete. Maza drosmīga sieviete. Tu esi mana sieviete. Elza, neguli. Neguli. Tu esi drosmīga sieviete. Ja? Nesatraucies. Piedod, ka es padomāju par tevi slikti. Varbūt tev vajadzētu zālītes tagad iedzēt papildu. Mam, nevajag man nekādas zāles. Es esmu mierīga. Vienu gan es esmu sapratusi. Ko tad? Mēs laikam vienu otru nekad nejutīsim. Es vienmēr esmu gribējis, lai man māma ir kā draudzene, ar kur var izrunāties. Bet es vienmēr esmu gatava runāt ar tevi līdzi. Tikai runāt un sadzirdēt. Es daru, ko es varu. Es zinu, tikai reizēm tu... Jā, reizēm man nesanāk, bet nav tā, ka es negribētu līgiņu. Es zinu. Tieši tāpēc arī es šeit esmu. Jā, bet Alikša nav. Brālis lika pateikt, ka nevar. Viņam darbi. Melot es iemācījusies, jā. Mamma, es tev ļoti mīlu. Lai arī cik traki mums nebūtu gājis. Labdien! Netraucēji, durvis bija vaļā. Kurš tad jums jau paziņoja? Ko paziņoja? Par Elzu. Kas ir ar Elzu? Es neko nezinu. Kas noticis? Ja jūs par Elzu neko nezināt, tad kāpēc jūs atbraucāt? Laimons. Nē. Neguli. Tagad tu nedrīkst gulēt, labi? Elza, paskaties uz mani. Tu redz mani? Tas labi. Parunāsim par kaut ko. Izstāstīs, kāpēc tu to izdarīji. Labi, negribu par to runāt. Nerunāsim. Parunāsim par kaut ko citu. Parunāsim par kaut ko skaistu, labi? Par skaistu, nē. Nedomā par to, ko tu esi izdarījusi. Ja kuram tā var gadīties. Cilvēks dzīvo, un pēkšņi ar viņu notiek kaut kas, ko viņš pats nesaprot un aiziet sviestā. Kaut kāds stulbs apstākļu sakritības dēļ, vai ne? Cilvēkiem to gadās. Citiem to negadās. Nu, kas mums dažgar citiem, vai ne? Galvenais, lai mēs paši sajādzam, ko daram. Ko mēs vispār varam sajāt, dzīvojam. No vienas situācijas otrā situācijā. Dzīvojam. Jāzu. Nevajadzēja vilkt man ārā. Vajadzēja. Nerunā pretī. Mēs aprunāsimies tagad, kad atvesļosies, labi? Bet tagad ne. Lūdzu, neguli. Lūdzu, man mīļā. Darīsim tā. Skaitīsim no 1 līdz 1000. Abi divi. Jā, es saku 1. Jā, 1. Nē, izrēķinu. 7 reiz 8. Cik ir? Tu vari uzreiz pateikt. 7, 49. Un tad jāpieliek vēl 7. Paldies tev. Tālāk. 5 ir 5. Cik? 25. 6 ir 6. 7. Mamma jautāja, kādēļ jūs atbraucāt? Jūs esat Blomberga kundzes meita, ja? Jā, Līga Eglīte. Priecājos, izmeklētais putniņš. Labi, ka te ir vēl kāds radinieks. Lieta tāda, man ir jūs jāuzaicina uz atpazīšanu. Uz atpazīšanu?
Redziet, mūsu cilvēki atrada kāda cilvēka mirstīgās atliekas un ir pamatots aizdoms, ka tas ir jūsu vīrs. Mamma, varbūt tas nav Laimons, vēl nekas nav noskaidrots. Varbūt tas ir kāds cits. Jūs esat pārliecināti, ka tas ir viņš? Es negribu dot jums nekādas cerības. Tas būs formāls pasākums. Cilvēks, ko mēs esam atraduši, ir jūsu vīrs Blumbergs. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Mēs taču visi gribam, lai Blumberga kunga slepkava pēc iespējas ātri tiktu noslēgts.